Sveiki! Laipni lūdzam trešajā un pēdējā nozares profilā atskaņošanas sarakstā Rebuild Ukraina public sektora projekts. Šajā prezentācijā mēs aplūkosim Ukrainas enerģētikas sektoru, tā struktūru, tirzniecības asociācijas, lielākos uzņēmumus, valdības regulējumu un attīstības perspektīvas. Jūs uzzināsiet, kā kara rezultātā ir mainījusies valsts enerģētikas nozare, kādas problēmas pastāv un kādas iespējas pastāv turpmākai atveseļošanai. Ja jūs esat aktīvi šajā nozarē, šī prezentācija sniegs jums lielisku ievadu par biznesa iespējām, kas pastāv Ukrainā gan šobrīd, gan nākotnē. Vispirms apskatīsim galvenos enerģētikas sektorus. Ukrainas enerģētikas nozara pārstāv vairāki galvenie sektori. Elektroenerģijas sektors balstās uz kodolenerģijas, termoelektrostacijām un hidroelektrostacijām, kā arī atjaunojumiem energoresursiem, piemēram, vēja un saules enerģijas ražošanu. Gāzes sektors ietver gāzes ieguvi, transportēšanu un uzglabāšanu, kas ir strateģiski svarīgi valsts enerģētiskajai drošībai. Ogles ģenerācija joprojām ir būtiska rūpniecībai un apkurei, lai gan tās īpatsvars pakāpeniski samazinās. Enerģētikas infrastruktūra nodrošina enerģijas līdzsvarošanu un pārvadi gan valsts iekšienai, gan uz ārējiem tirgiem. Svarīgs attīstības virziens šeit ir Ukrainas enerģētikas tīkla ar vien lielāku integrāciju ar ES tīklu. Tas ir īpaši nozīmīgi attiecībā uz savienojumiem ar ES elektroenerģijas tīklu. Nākamajā slaidā aplūkosim galvenos tirgus un ražošanas apjomus. Pirms pilna mēroga iebrukuma Ukraina gadā saražoja vairāk nekā 156 miljardus kilovatstundu elektroenerģijas. Lielāko daļu no tā nodrošināja atomelektrostacijas, vairāk nekā 55% no kopējās ražošanas. Gāzes un ogļu termoelektrostacijas veidoja vēl aptuveni 29%. Karš būtiski samazināja kopējo elektroenerģijas ražošanu, samazinot to par 27,5%. Gāzes ieguve arī samazinājās par 7%, bet ogļu ieguva 2023. Gadā saruka līdz gandrīz 16 miljoniem tonu. Šīs izmaiņas būtiski ietekmējušas valsts enerģētisko drošību un spēju nodrošināt stabilu elektroapgādi, tāpēc ir steidzami nepieciešams pieslēgties ES elektroenerģijas tīklam. Tas arī izskaidro, kāpēc ir tik steidzami jāatjauno bojātā valsts enerģētikas infrastruktūra un kāpēc šiem projektiem tiek piešķirta prioritāte. Šajā brīdī iespējams ir liederīgi aplūkot Ukrainas starptautiskās enerģijas tirzniecības profilu. Kopš 2016. Gada Ukraina nav importējusi gāzi no Krievijas un pilnībā paļaujas uz piegādēm no Eiropas. Šie naftas produkti un ogles termoelektrostacijām tagad veido galvenos enerģijas importus. Tomēr pirms kara Ukraina aktīvi eksportēja elektroenerģiju. 2021. gadā eksports sasniedza 3,5 miljardus kilovatstundu. Tomēr kara darbības un infrastruktūras bojājuma dēļ enerģijas bilance ir mainījusies un kopš 2024. Gada Ukraina ir kļuvusi par elektroenerģijas un citu energoresursu neto importētāju. Lai samazinātu importētās elektroenerģijas apjomu, valdība stimulē pārēju uz lielāku atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Starp citu, tas samazinātu nepieciešamību pēc importētās enerģijas. Nākamajā slaidā mēs izcelsim galvenās elektroenerģijas un enerģētikas nozares asociācijas. No tā jūs redzēsiet atjaunojamās enerģijas pieaugušo nozīmi. Kā redzat, galvenās nozares asociācijas ir šeit uzskaitītās. Ukrainas sašķidrinātās gāzes asociācija, Ukrainas naftas un gāzes asociācija, Ukrainas vēja enerģijas asociācija, Ukrainas atjaunojamās enerģijas asociācija, Ukrainas saules enerģijas asociācija un Eiropas Ukrainas enerģētikas asociācija. Kā jau minēju, atjaunojamo energoresursu pieaugošā nozīme atspoguļojas šeit uzskaitītajās 3 atjaunojamās enerģijas asociācijās. Saites uz visām šīm organizācijām ir iekļautas zemāk aprakstā. Vai arī, ja vēlaties, lai mēs jūs iepazīstinām ar kādu no tām vai jebkuru citu nozares asociāciju, vienkārši atsūtiet man e-pastu. Nākamajā slaidā es uzskaitīšu galvenos enerģētikas uzņēmumus. Galvenie spēlētāji Ukrainas enerģētikas tirgū ir gan valsts, gan privātie uzņēmumi. Ukrainas Naftogaz kontrolē gāzes sektoru, nodrošinot lielāko daļu gāzes ieguves un uzglabāšanas. Energoatom ir visu kodolelektrostaciju operators, kas saražo vairāk nekā pusi valsts elektroenerģijas. DK privāts uzņēmums ir lielākais elektroenerģijas ražotājs no fosilā kurināmā un aktīvi attīsta atjaunojamo enerģiju. Ukrhidroenergo pārvalda visas valsts lielās hidroelektrostacijas, savukārt Ukrenergo nodrošina elektroenerģijas līdzsvarošanu un pārvadi caur galveno elektrotīklu. Kā jau piedāvāja attiecībā uz tirzniecības asociācijām, ja vēlaties iepazīties ar kādu Ukrainas enerģētikas uzņēmumu, droši dodiet ziņu. Protams, kā jebkurā valstī, dažādi Ukrainas elektroenerģijas un enerģētikas sektora aspekti ir pakļauti valsts regulējumam.
Tāpat, kā jau iepriekš minēju, valdība stimulē jaunu enerģijas avotu attīstību. Nākamajā slaidā aplūkosim galvenos Ukrainas valdības regulējuma un atbalsta elementus elektroenerģijas un enerģētikas nozarei. Ukrainas enerģētikas sektoru, elektroenerģiju un gāzi regulē valsts caur Nacionālo enerģētikas un komunālo pakalpojumu regulēšanas komisiju. Šī institūcija nosaka tarifus un izsniedz licences uzņēmumiem. Pēc restruktūrizācijas 2020. gadā gāzes pārvades sistēmas operators Getes tika atdalīts no Naftogaz. Valdība atbalsta atjaunojamās enerģijas attīstību. Tas parasti notiek, izmantojot dotāciju, izdevīgu aizdevumu un nodokļu atvieglojumu kombināciju. Tāpat, kā jau iepriekš minēju, valdība aktīvi integrē Ukrainas tirgu Eiropas enerģētikas telpā. Īpaši pēc pievienošanās ENTSO tīklam Ukraina varēja eksportēt elektroenerģiju uz ES, lai gan pagaidām tā joprojām ir neto importētāji. Tas mani noved pie dažiem komentāriem par iespējām ārvalstu uzņēmumiem un investīcijām Ukrainas elektroenerģijas un enerģētikas sektorā. Nākamajā slaidā es īsi pastāstīšu par starptautiskajiem partneriem un investīcijām. Kā pragmatisks sākumpunkts, Ukrainas enerģētikas sektora atjaunošana nav iespējama bez starptautisko partneru atbalsta. Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis finansē elektroenerģijas tīklu modernizāciju un piegādā kritiski svarīgu aprīkojumu. Amerikāņu uzņēmums Westinghouse būvē jaunus kodolreaktorus Ukrainas atomelektrostacijām. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka un Pasaules banka piešķir miljardiem dolāru aizdevumus infrastruktūras modernizācijai. Kā jau Beni minēja, Ukraina aktīvi strādā arī pie pilnīgas integrācijas Eiropas enerģijas tirgū, kas paver jaunas iespējas attīstībai un eksportam. Elektroapgādes un ar enerģētiku saistītās infrastruktūras remonts ir viena no galvenajām prioritātēm projektos, kurus atbalsta programma Rebuild Ukraina. Vienkārši abonējiet Rebuild Ukraina portālu, un jūs redzēsiet, cik bieži tiek pievienoti jauni projekti. Portāls piedāvā e-pasta brīdinājumu pakalpojumu, kas informē jūs par jauniem projektiem. Saite uz portālu ir iekļauta zemāk aprakstā, vai arī skatieties divus video, ievads Rebuild Ukraina portālā un ceļvedis Rebuild Ukraina portālam sīkākai informācijai. Ir skaidrs, ka Ukrainas elektroenerģijas un enerģētikas nozarē pastāv gan iespējas, gan izaicinājumi. Apskatīsim tos nākamajā slaidā. Izaicinājumi ir acīm redzami. Krievi mērķtiecīgi uzbruk Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, lai radītu ekonomisku hausu un sociālas grūtības. Pastāv nopietnas darba spēka trūkums remontdarbu veikšanai. Tomēr Ukraina spēja pretoties. Tāpat, pievienojot jaunus infrastruktūras elementus, tie tiek veidoti tā, lai būtu mazāk ievainojami Krievijas uzbrukumiem. No otras puses, Ukrainas enerģētikas sektoram ir ievērojams attīstības iespējas. Prioritārais uzdevums ir elektroapgādes tīklu atjaunošana un modernizācija. Noteikti tiek īstenota un pielietota politika atjaunot labāk nekā iepriekš. Ukraina plāno līdz 2035. Gadam palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru līdz 50%. Vietīklu tehnoloģiju ieviešana padarīs elektroapgādes sistēmu efektīvāku un ilgtspējīgāku. Ūdeņraža enerģijas attīstība un starptautisko enerģētikas koridoru izveide palīdzēs Ukrainai pārtapt no enerģijas neto importētājas par galveno enerģijas piegādātāju Eiropai. Galvenie izaicinājumi joprojām ir militārie riski, ierobežots finansējums un nepieciešamība piesaistīt jaunus ieguldījumus. Tomēr, pateicoties starptautiskajam atbalstam un iekšzemes reformām, Ukraina ir labi pozicionēta, lai nākotnē kļūtu par nozīmīgu enerģētikas centru. Tas ir trešais no 3 nozaru sektoriem, kurus vēlējāmies apskatīt šajā atskaņošanas sarakstā. Protams, mums ir vēl vairāk informācijas jums. Nākamajā video tiks apskatīta loģistika, imports uz Ukrainu un eksports no tās. Arī šajā jomā ir savas grūtības, taču jūs redzēsiet, ka ir arī iespējas un risinājumi. Paldies, ka noskatījāties video par Ukrainas enerģētikas nozari. Ceru, ka jums tas šķita interesanti un noderīgi. Ja tā ir, mums ļoti palīdzētu, ja jūs nospiestu patīk pogu un abonētu mūsu kanālu, lai sekotu jaunumiem. Lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Es to ļoti novērtētu. Pats galvenais, atcerieties, ka ICC Ukraina un mūsu partneri ir šeit, lai palīdzētu. Mani kontaktinformācija ir pieejama šajā slaidā un aprakstā zemāk. Mans vārds ir Oleksijs Koženovs. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Ar nepacietību gaidu jūsu ziņu.